Kā jūs domājat, kas gan tas ir tāds par brīnumainu ēdienu, kuru padomju laikos visiem mājās palicējiem no ārzemēm veda tie, kuriem palaimējās izkļūt tur otrā pusē? Bet tagad tas ir pieejams ikviena veikala plauktā. Turklāt tas ir tikpat pierasts kā maize vai, piemēram, desa. Izrādās, tas garšo arī lieliem un maziem, un kas ir pats galvenais, tas ir ļoti veselīgs. Jogurtu var ražot gan no pilnpiena, gan no vājpiena, gan arī no krējuma. Tas var būt gan ēdams, gan dzerams. Uzņēmumam Gosupī piedarošā tirdzniecības zīme Jogijs sevi apvieno visus šos jogurta veidus. Uzņēmums sākotnēji tika dibināts, lai nodarbotos ar graudkopību, taču šī nozare nenes gaidīto peļņu. Tādēļ 2 gadus pēc dibināšanas tika pieņemts lēmums iegādāties jogurta ražošanas līniju. Risks attaisnojās. Jogijs nu kļuvis par vienu no pašmājās iemīļotākajiem jogurtiem. Starp citu tā nosaukumu izdomāja kāda maza meitene, kad uzņēmums bija izsludinājis radiokonkursu. Iemeslu, kāpēc vērts lietot jogurtu ikdienā, ir visai daudz. Tas ir skāpiena produkts, un attiecīgi dietologi viņi parasti ir ieteikuši cilvēkiem lietošanai. Viņā bez šīs vērtīgās jogurta sēnes, piemēram, jaunais produkts aktīvs, teiksim, arī vēl tas, kas iedarbojas pozitīvi uz imūnu sistēmu, kas ļauj justies pietiekami spirktam attiecīgi dienas garumā. Ikdienu no daudzām Latvijas vietām uz Krapes pagastu Ogres rajonā tiek vests piens, kurš tiek pieņemts un iesūknēts īpašos tankos. Tur piena dzesē un pievienotam piedevas, cukuru un cieti. Tālāk maisījums tiek virzīts pa transporta caurulēm uz pasterizatoriem, kuros 92 līdz 94 grādu temperatūrā tas tiek pasterizēts, lai visas nelabvēlīgās baktērijas ietu bojā. Rezultātā piens ilgāk saglabājas svaigs. Pasterizētais piens tad tiek pārsūknēts uz raudzēšanas tankiem, kur tam tiek pievienota jogurta sēne, kas izraisa rūkšanas procesu. Pie zināmām temperatūrām un zināma laika posma rūkstot, jogurts iegūst savu ierasto konsistenci. Kad tas jau gatavs, jogurtam tajā pašā tankā tiek pievienotas nepieciešamās garšas piedevas. Pārsvarā tas nāk no pūres. Tad jogurts pa pārtikas caurulēm tiek padots uz pildīšanu. Uz līnijas jau gaida tukšie iepakojumi, kuros sapilda jogurtu un tad automātiski aizvāko. Iepakojumi tiek salikti kastēs. Nedaudz vēlāk uzņēmums ar savām loģistikas mašīnām kastes ved pasūtītājiem. Nevienam gan nav noslēpums, ka uzņēmuma izvēlētajā darbības lauciņā valda visai sīva konkurence. Tieši tādēļ pēdējā laikā Jogijs tiek ražots tikai no īsta piena, nevis piena pulvera. Tāpat jogurta ražotāji cenšas iztikt bez otrreizējas pasterizācijas, lai tajā mītošā sēne būtu dzīva un atstātu maksimālo pozitīvo efektu uz cilvēka veselību. Tomēr ar kvalitatīvu preci vien nepietiek. Ir jāspēr solis vēl tālāk. Sākotnēji ienākšana tirgu mums atviegloja tas, ka mēs bijām izvēlējušies, ka ir jābūt pašiem savai loģistikai. Respektīvi, ir jābūt pašiem savām iespējām izvadāt pa veikaliem. Šobrīd šī situācija gan nedaudz mainās, jo lielās veikalu ķēdes pašas sākuši nodarboties ir ar šo loģistiku, un tas mazina šo loģistikas nozīmi. Bet mūsdienās atkal ir parādījušies citi nozīmīgi momenti. Proti, vietējais tirgus tāpat ir pietiekami piesātināts, un ir ļoti nopietni jārūpējas, lai būtu šis eksports. Mēs eksportējam šo jogurtu uz 3 valstīm, tad Lietuva, Igaunija un Polija. Polija gan vismazāk un Lietuva gan visvairāk. Kopumā, mainoties, šis eksports ir kaut kur tuvu pusei no saražotās produkcijas. Vienbrīd tā puse lielāka ir šeit Latvijā, vienbrīd tā puse lielāka ir uz eksportu. Arī sarežģītā ekonomiskā situācija ieviesusi savas korekcijas uzņēmumu darbībā. Šobrīd šajā kritiskajā situācijā visiem ir grūti, un arī mums bez šaubām ir grūti, jo ir attiecīgi kritušies zināmi šie realizācijas apjomi, kas ir novērojams visur. Tāpēc intensīvi ir jāmeklē jauni tirgi, un šobrīd tas tirgus tiek meklēts Krievijā. Iespējams, ka septembrī, kad viņu atbildīgā komisija šeit būs pārbaudījusi mūsu uzņēmumu, šis eksports uz Krieviju arī uzsāksies. Latvijas valstī vispār, lai iziet no ekonomiskās krīzes, ir ļoti nopietni jādomā par eksporta iespējām, un valdībai, protams, jānāk pretīm, lai ar savām atbalstu veicinātu šo eksportu. Kas ir pats svarīgākais, lai spētu ražot labu un gardu jogurtu? Centrālie cilvēki šeit ir tehnoloģi, kuri attiecīgi ir tie, kuri ir izstrādājuši šīs receptūras, šīs metodikas, kādā veidā šo jogurtu šeit visefektīvāk ražot, fasēt un realizēt. Un kopējā darba organizācija, jo šis process ir pietiekami darbietilpīgs, viņš ir izstiepts arī laikā, ir jābūt precīzam šim darbu ritmam, darbu ciklam, kas ļauj visu šo lietu sabalansēt optimālā versijā. Lai gan kopš uzņēmuma dibināšanas apēsts neviens vienpuds sāls, atskatoties atpakaļ, ir patiesa slepnums par padarīto un sasniegto.
Sajūts ir divējādas. Vispirms ir zināms lepnums, jo no vienas puses šeit jau nekas netika privatizēts. Šeit viss ir uzbūvēts principā no jauna, jo tad, kad sieva atguva vectēvu zemi, šeit bija tīrums. Šeit nebija nekā, ne ūdens, ne elektrības, nekā. Viss tas ir izveidots šajā laikā un iekarot attiecīgi tādu tirgus nišu, tas pie šaubām ir zināms lepnums. Un otrs, ieejot veikalā, protams, uzreiz acīs durās arī nebūšanas. Kāpēc nav sakārtota vajadzīgajā skatā šī produkcija plauktā? Kāpēc ir šis plaukts un kāpēc nav tas plaukts? Respektīvi šī profesionālā interese, kura veidojās attiecībās starp ražotāju un pārdevēju.